Ok, sāksim. Sveiki visiem. Paldies, kas pieslēgušies. Ļoti būs noteikti ieraksts un ceru, ka kādi cilvēki arī noskatīsies ierakstā, bet tie, kas ir pieslēgušies, tā kā mēs neesam daudz, tad noteikti uzreiz jautājiet, ja kaut kas nav skaidrs vai liekas kaut ko vajag papildināt uzreiz. Droši komentējiet. Es domāju, ka tas saturs uzreiz būs kvalitīvāks. Es esmu uzlicis tādu, tā kā nosaukums varbūt izklausās fiziskā savienība iesācējiem. Tas nav tā, ka tur ir viss super viegli. Vairāk centīšos pastāstīt kaut kādas praktiskās lietas, kā es esmu iedomājies arī, kā var integrēt fizisko savienību vairāk basketbola treniņos, pēc iespējas mazāk apgrūtinot basketbola treneri. Plāns, es domāju, iesim 45 minūtes. Ja būs jums kaut kādi jautājumi, papildinājumi arī uzreiz, jūs droši varat mani pārtraukt, paceļiet roku un uzreiz var izteikties. Nevajag gaidīt arī beigas, jo tas saturs būs diezgan tāds plašs. Mēs iesim cauri un varbūt kaut kas aizmirsīsies atgriezties, tāpēc droši uzreiz. Parunāsim par mikrodozēšanu, ko tas nozīmē, ko tas dod un ko tas nozīmē. Vingrinājumi izvēl dažādos vecumposmos, plāns nedēļas griezumā, tieši 14-gadīgiem. Iesildīšanās pirms basketbola treniņa un pretestības treniņš. Bet fokus vairāk uz pirmajiem 4. 5. ir tāds vienkārši, lai saprastu, ka tāds saturs man ir un jūs varat uzrakstīt, es jums viņu varu aizsūtīt, jūs viņu varat izmantot savā treniņu procesā, bet vairāk tieši par pirmajiem 4 lietām. Tas, ko es gribēju, lai jūs padomājat, un jūs esat basketbola treneri, galvenokārt šeit arī, kas noklausās, kad mums vairāk, pirms basketbola mums vairāk vajadzētu padomāt, vai mēs attīstam tiešām sportistu, un basketbolistam būtu jābūt sportistam, un pirms sportista, vai mēs attīstam arī personību tajā cilvēkā, tajā jaunietī, kas ir mūsu grupās, un vai mēs to attīstam tikai 1, 2 jauniešiem, vai mēs to attīstam visai grupai. Tas būtu tas svarīgi, kas būtu jādod uz to jautājumu. Un, ja tas atbilst tā, ka mēs primāri skatāmies uz personību, tad uz sportistu un tad uz basketbolistu, tad domāju, ka tad jūs kā trenera loma ir izdevusies. Vēl kas ir svarīgi jauniešu sportā, vai jums process ir svarīgāks par rezultātu? Bieži vien procesu ir ļoti grūti izvērtēt, procesa kvalitāti ir ļoti grūti noteikt. Un mēs it kā skatāmies beigās, okay, vai tas rezultāts ir vai nav, bet jauniešu vecumā noteikti nav tā, ka, ja mums ir labāks process, būs arī labāks rezultāts. Tā noteikti nav. Un mūsu process var būt cita veidi, kā vajadzētu noteikt tā procesa kvalitāti. Skaidrs, ka labākā procesā tas vidējais rezultāts noteikti būs labāks, bet tas nenozīmē, ka ar labāko procesu tiks sasniegti augstākie rezultāti. Noteikti ne jauniešu vecumā. Ja mēs runājam par pieaugušo vecumu, tā ir, bet jauniešu vecumā tā nav. Ir citas mērauklas. Un mērķtiecīgs darbs dod rezultātu. Svarīgi ir saprast, ka, ja mēs pieejam kaut kam sistemātiski, ja mēs domājam un mērķtiecīgi visu laiku uz to virzamies, tad tas noteikti dos rezultātu. Mēs varam izvēlēties arī kaut kādas nepareizākās metodes, nepareizākās kaut kādas pieejas, bet ja mēs mērķtiecīgi kaut ko darām, mums to beigās tāpat mēs sasniegsim to rezultātu. Vai nu tas rezultāts ir labāks process, labāka personība, labāks sportists vai labāks basketbolists. Tas ir kāds, kas ir uzlikts, kuram ir mūsu mērķis, bet katrā ziņā mērķtiecīgs rezultāts, mērķtiecīgs darbs dod rezultātu. Mikrodozēšana. Tas ir tas mērķtiecīgs un regulārs darbs, ka mēs katrā treniņā domājam, ko mēs darīsim katrā segmentā. Es vairāk skatīšos no fiziskās savienības, bet tas ir tas pats, ka jāskatās uz basketbolu. Mēs nevaram trenēt tikai vienreiz nedēļā metienu un domāt, ka mums uztrenēsim labu metienu. Tāpat arī fizisko savienību mums ir jāintegrē viņa katrā treniņā, jo jaunāks ir jaunietis, jo bieži vien treneri pat neapzināti, dodot kaut kādas basketbola lietas, īstenībā ļoti daudz, kas no tā ir vienkārši fiziskā savienība. Tā kā jauniešu vecumā līdz 10 gadiem, domāju, ka, ja mēs paskatītos treniņu, ļoti daudz lietas būtu īstenībā fiziskā savienība. Mikrodozēšana nozīmē, ka tā ir efektīva laika stratēģija, ka mēs, piemēram, īpaši
Ja mums ir limitēts laiks, cik mēs varam pavadīt zālē, piemēram, 60 minūtes, 90 minūtes, mēs katru segmentu sadalot, mēs zinām visas nedēļas plānu, mēneša plānu, cik mēs reizes gribam nedēļā to īstenot, un ir veselīgi atgriezties pie vieniem tie pašiem vingrinājumiem. Nav slikti, ja mums tas darbs visu laiku ir vienveidīgs, noteikti mums kādu laiku vienkārši jābūt tam darbam vienveidīgam, un atkal tas darbs ir jāmaina, tā pieeja jāmaina, varbūt tie stimuli, tie akcenti, ko mēs darām. Un tas nav saistīts tikai ar fizisko sadarbību, ar jebko, ko mēs darām. Un biežāk ir īsāki treniņa segmenti. Tas nozīmē īpaši jauniešu vecumā, ja tas līdz 10 gadiem ir saistīts vairāk ar to, cik vispār jaunieši spēj koncentrēties, tad nākamajās posmā arī, kad daudz dažādi stimuli ir vajadzīgi, lai mēs attīstītos. Tā kā tas nav, ka mums šie stimuli katru treniņu ir jāmaina, bet, piemēram, vienā treniņā mums ir daudz dažādu stimulu, nākamajā treniņā atkal tie paši daudz dažādu stimuli, un tā visas nedēļas garumā, visu mēnešu garumā. Un tad mēs atkal varam mainīt šo stimulu, vai nu to, cik ilgi mēs veltam tam vienam stimulam, vai arī vispār pamainīt kaut kādus stimulus. Regulāri atkārtojot konkrētu stimulu treniņā, iegūtās prasmes labāk sagulās un pārēt uz nākamo treniņu. Un jāsaprot, lai nākamajā treniņā mēs atkal šīs prasmes varētu atkārtot, mums jāizmanto tas pats stimuls. Vai nu mēs trenējam driblu tehniku, kaut kādā ātrumā, metienus, fiziskās lēcienu, vienkārši koordināciju, veiklību. Viss tas ir visu laiku regulāri jāatkārto. Vingrinājumu izvēle katrā vecuma posmā. Ja mēs skatāmies uz 6, 9 gadi, tad galvenais treniņa mērķis ir fiziskās aktivitātes ar prieku. Jo vairāk jaunieši šajā vecumā jums atnāks, jo tas ir labāks. Tas nozīmē, tādā veidā mēs varam vērtēt to procesu. Skaidrs, ka ja es dzīvoju reģionā, kur ir 100 bērni tikai, un pie manis trenējas 20, 30 bērni, tas ir super labs procents. Un labi, bet mērķis būtu vienkārši katru gadu palielināt šo skaitu. Un mēs nevaram salīdzināt divus dažādus reģionus, kur vienā ir 1000 bērnu, vienam 100 bērni. Mums jāskatās procentāli, cik mēs vienkārši no tiem bērniem varam uzrunāt. Bet mērķis kā komandai, kā trenerim būtu vienkārši šajā vecuma posmā visu laiku palielināt šo bērnu skaitu. Tas pats galvenais. Uz spēlēm balstīta pieeja. Nenozīmē, ka uz basketbola spēlēm, bet vispār uz dažādām ķeršanas spēlēm. Viss, kas saistīts vienkārši ar spēlēm. Kaut kāda sacensība savā starpā. Un apgūstam pamatprasmes. Pamatprasmes apgūstam, tos nozīmē vienkārši mācam, kā piecelties no zemes. Nevis apzināti stāstam, dari šādi vai tā, bet vienkārši piedāvājam kaut kādus vingrinājumus, kur nav citas opcijas, kā, piemēram, piecelties. Pēc tam mēģināšu, piemēram, padarīt. Un tādā veidā apgūstam šīs prasmes. Vecuma posma akcents, kas ir svarīgi, ir vadīties pēc situācijas. Noteikti jābūt plānam B. Es nāku uz treniņu, man ir tāds skaits, mēs darīsim tā, bet es skatos, tā grupa ir nogurusi, es eju plānu B. Nē, plānu B, es nevaru realizēt. Tā grupa varbūt ir hiperaktīva, man ir plāns varbūt C. Ja? Bija šī mierīgāks vienkārši, ka tas būs treniņš. Jābūt gataviem arī treniņa laikā vienkārši pielāgoties. Un treniņa struktūra, maza struktūra, daudz rotaļu, maza struktūra, maz koriģēšanas. Tas, ko viņi dara vingrinājumā, jo mazāks tik koriģēt, jāpiedāvā tāds vingrinājums, kuram viņiem vienkārši ir iespēja izdarīt. Jo mazāk treneris iesaistīsies, jo labāk. Jādod tikai vide, jādod tāds vingrinājums, tā kā opcija, kā var izpildīt tās lietas un dažādos veidos. Un tehniskas izpildījuma prasības, kā zemes un vidējas. Kaut kādām prasībām ir jābūt, bet galvenokārt vai tas nepāriet kaut kādās trakās idejās. Tik daudz prasībām jābūt. Bet tā, ka salēta muguru tur vai galīgi cilvēks gāžās kaut kur gar zemi, viss tas ir pieņemami. Nākamā lielais bloks būtu 9-12 gadi. Kur jau, ja īpaši tas jaunietis iesaisties iepriekš treniņa procesā, ja šis jaunietis tikai 9 gados uzsāk, tad ļoti iespējams vienkārši viņam ir nedaudz labā veidā jāsaslimdina no šo sporta veidu, un viņa prioritāte būtu fiziskās aktivitātes vēl ar prieku, un tikai tad pamat kustības. Bet
ja viņš jau nācis un jau iepriekšējā reizē vai pat pavadījis citā vidē un nāk tikai pie mums, tad reāli tāpat tas mērķis vajadzētu būt galvenajai pamatkustības prasmes. Tās pašas vienkārši visādas veidas rāpošanas, piecelšanās, skrišanas, mešanas ar dažādu izmēru bumbām, ķeršanas, kūleņu mešanas, pietupienu izpildīšanas, apstāšanās uz vienas kājas, divām kājām, viss kaut kas tam līdzīgs. Kontaktu ir ļoti svarīgi šajā vecumā mācīt, vienkārši kaut kādas kontaktu spēles, grūstīšanās spēles, lecieni gaisā, sasišanas plaukstas ar pleciem, salecieni, dažādas lietas ar kaut kādiem atsevišķiem vienkārši akcentiem. Struktūra var būt bišķī prasīgāka, īpaši, ja jaunieci ir gājis iepriekš, saglabājot vēl aizvien rotaļas, bet uzturot kaut kādas to struktūru. Un jāizveido labi treniņa ieradumi, kad viņi zina, kā treniņš uzsāksies, kā treniņš jau beigsies, kā tajā treniņā ir jāuzvedās, kad treneris runā, ir jāieklausās trenerī. Tas ir noteikti, kas šajā vecumā būtu jāpanāk, lai tajā nākamajā posmā jau reāli var strādāt uz kaut kādu fizisko spēju attīstīšanu. Un te mēs nonākam pie 12, 16 gadi, kur tiešām ir jātīst fiziskās spējas, izglītošana par treniņiem, jāstāsta vairāk, kāpēc mēs tieši šo mēs darām, kurā brīdī vienkārši vajag maksimālu intensitāti jau prasīt, jo reti kurš no jauniešiem, kur esmu darbojies, 9, 12 gados saprot, ko tiešām nozīmē maksimāla atdeve. Pārsvarā ir tādi hiperaktīvie bērni, kuri paši par sevi viņiem vienkārši ļoti viegli sanāk izlikties visur. Bet 12, 16 gados noteikti no bērna būtu jāpanāk. Vienalga, kādas viņam rakstura iezīmes, no viņiem būtu jāpanāk tā, ka viņš, ja mēs sakām, maksimāli ātri skriet, tad viņš māca arī viens pats maksimāli ātri skriet, ka viņam nevajag obligāti sacensību spēles, lai viņš to tā kā darītu, vai maksimāli tālu lekt, vai kaut kur, piemēram, kur mierīgāk, mierīgāk izpildīt, viņš saprot vienkārši to intensitāti. Daudz vairāk jāizglīto par treniņiem, un vēl aizvien jāsaglabā tas, ka vēl aizvien tas ir bērns, un tam ir jābūt ar prieku. Tur ir jādek acis, tur jābūt enerģijai. Tas, ko es, piemēram, ejot paskatoties kaut kur, piemēram, treniņu procesu, kā tas izskatās, es skatos, vai treneris runā ar jauniešiem, jo noteikti tā tikai var panākt šo otro pusi, vai kaut kādā veidā vienkārši mēģina nodrošināt, lai būtu maksimāla atdeve, maksimāla intensitāte šajā treniņā atsevišķās sadaļās un segmentos. Bet tai pašā laikā, vai varētu redzēt, tā jauniešu ķermeņa valoda liecina to, ka viņš bauda, viņš ieklausās. Un, ja jūs kādreiz, piemēram, pafilmētu arī savus treniņus, jūs paskatāties, uzliekat kameru, tas nav grūti, kaut vai pustreniņu, pēc tam to treniņu var fonā vienkārši paskatīties no malas uz tiem jauniešiem, vai tie jaunieši izskatās enerģiski, vai viņi izskatās tādi, ka viņi klausās. Un, ja tā ir, tad es domāju, ka jūsu treniņš šajā vecumposmā noteikti ir izdevies. Vienalga, kāda viņa satura ir, kas tur iekšā, bet viņiem ir jābūt, ka viņiem grib tur atrast. Un šeit struktūra jau noteikti aug. Īpaši, ja šis jaunietis ir pavadījis jau iepriekš no 6, 9 gadiem, kādā bija šī organizētākā vidē, tad 12, 16 gados noteikti viņš ir vidēji augstai struktūrai, ne super augstai, bet augstā līmenī tur jābūt prasības, tur jāredz kaut kāds jau sadalījums treniņā. Viņiem pašiem jauniešiem ir jāapzinās, kurā treniņa sadaļā, uz ko viņi vairāk darbojās. Tas būtu jāskaidro. Varbūt ne visi 12 gadnieki to pieņems, jo ne visi būs emocionāli nobrieduši, un tas ir normāli, īpaši puiši. Meitenes noteikti, ko esam arī runājuši ar izlašu līmeņu meitenēm, tad 13, 14 gados viņas ir daudz nobriedušākas, viņas tā kā saprot, kur viņas atrodas. Viņas saprot, kas būtu tā kā jādara, lai kļūtu labāk. Nevienmēr to var izdarīt, bet viņas to saprot. Tad puišiem to var pamanīt vairāk tikai 15 gados. Arī ne visiem, bet 15 gados tas vairāk tāds var redzēt, ka viņi apzinās, kas viņi ir. Viena no svarīgās emocionālās inteliģences lietām. Un 16 plus vecums, tas jau varētu būt tāds jau aiziet. Mēs runājam šeit līdz 19 gadiem, bet tas var būt arī tādā jau lielā profesionālā līmenī. Nekas daudz vairs nemainās. Būtu jābūt reāli, ka strādās kaut kādā maksimālā
uzlabot kaut kādas lietas, kas varbūt cilvēkam nesanāk tajā brīdī, vienkārši viņas konstatēt, un šī struktūra būtu augstā līmenī. Bet tajā pašā laikā ir noteikti jaunieši, kas tādā veidā viņi nav gatavi darboties. Tad šis ir tas posms, kad viņš var palikt arī sporta skolā, darboties tādā pašā līmenī, kā viņš darbojas 12, 16 gados. Ka liela daļa no treniņa procesa ir tāds fun darbs. Ja, kad viņš vēl aizvien saglabātu enerģiju, jo tomēr ir 16 gadīgs, arī 19 gadīgs, viņš vēl aizvien ir bērns. Un, ja nu viņa meitas nav augsts sasniegums sports, un reti no viņiem, kuriem tā ir, līdz ar to ir jāturpina tie 12, 16 gadu sadaļā vienkārši visu laiku uzturēties. Neaizrauties ar ļoti augstu struktūru treniņā, noteikti ik pa laikam iemiksēt visādas rotaļas arī šiem 18, 19 gadīgiem bērniem. Es varētu parunāt par visiem vecumiem, bet es vairāk vienkārši par šo 14 gadi, jo ar Excellence centra ietvaros mēs operējam ar 14, 15 gadīgiem bērniem un reģionāls izlasēs ar projektā, kur 14, 15 gadīgie bērni vairāk, tāpēc es arī piemēru no šī vecuma posma vairāk. Jāsaprot, ka šis plāns ir tikai informatīvs, tās spējas sadalījums arī vēl var izskatīties savādāk, bet tas, kas ir svarīgākais, ir redzēt, ka tajā nedēļas vidū ir vēl aizvien saglabājusies cita organizēta aktivitāte. Tas nenozīmē, ka viņam jāiet uz citiem treniņiem, bet, piemēram, viņš nāk uz to pašu basketbolu treniņu, un tajā treniņā, piemēram, mēs spēlējam volejbolu, mēs spēlējam futbolu, vai mēs spēlējam tautas bumbu, mēs spēlējam varbūt frīzbiju. Varbūt ir citas labas idejas, ko viņi vienkārši tajā brīdī varētu darīt. Tas būtu svarīgi, lai viņi spētu vienkārši pēc iespējas vairāk kustības uzsūt, pēc iespējas vairāk kustību kombinācijas noķert. Spēles sacensības viena nedēļā, kādā nedēļā noteikti šajā vecumā varbūt arī 2, bet kopumā šajā mēnesī vajadzētu izskatīties ne vairāk kā 6 spēlēm. Vairāk kā 6 spēles būtu kritiski. Svētdiena būtu brīvdiena, brīvdiena varbūt arī cita nedēļas diena, bet viena nedēļa diena vajadzētu būt brīvdiena. Un kā izskatās tas pats treniņš? Katram treniņam vajadzētu sākties ar kaut kādu kustību sagatavošanu. 2 reizes nedēļā vismaz vajadzētu, ka viņš strādā uz ātrumu attīstīšanu. To var strādāt gan caur basketbolu, gan vienkārši, ka viņi spēlē kaut kādas ātruma spēles. Mēģināšu pēc tam parādīt jums to, kā tas izskatās. 2 reizes nedēļā viņam vajadzētu organizēt tādu reālu spēka treniņu, jo tā iesildīšanās, tāda auguma vingrinājuma, kustība apmācība, bet tāds spēka treniņš, kur viņš tieši sevi apsmago, liek kaut kādu pretestību. Citam tā pretestība varbūt ir 3 kg, citam šajā vecumā varbūt tas ir 40 kg. Tas ir kā kuram, tas ļoti atkarīgs arī no brieduma, arī vienkārši no viņa tehniskā izpildījuma un arī no iepriekšējās vecuma posmos, ko viņš ir apgūjis. Un sporta veids. Katrā dienā, citā vairāk, citā mazāk, sāko arī sporta veidā jādomā, vai tas process būtu par rezultātu. Šīs minūtes jāizpilda tā, lai pēc iespējas jaunietis vairāk vienkārši iegūtu no šī sporta veida, ko viņš dara, pēc iespējas vairāk kustības apgūtu. Un skaidrs, ka tur jābūt kaut kādām arī taktikas lietām. Tikai vienkārši jādomā, cik daudz no visa ir taktika un cik maz. Un atsildīšanās. Tā kā atsildīšanās segments nav obligāts. Viņš ir tikpat labi, viņš var būt arī caur to sporta spēli, caur basketbolu, piemēram. Kaut ko dara, mierīgā garā izmet metienus un treniņš var beigties. Viņš nav obligāti, ka visiem jāiet, jāstiepjas. Kādā nedēļas dienā viņam ir stiepšanās vingrinājumi, kādā nedēļas dienā viņa iespējas ir elpošanas vingrinājumi, kādā ir līdzsvara, piemēram, tur vingrinājumi, kādā ir basketbola, piemēram, vingrinājumi zemākā intensitātē. Tā varētu būt vienkārši atsildīšanās. Treniņa plāna piemērs. Tas ir viens treniņš, kas ir atzīmēts. Treniņš, kurā iekļauts gan ātruma vingrinājumi, gan spēka vingrinājumi. Garāks treniņš, bet segmenta mērķis. Piemēram, iesildīšanās, sākam ar kaut kādu citātu, noteikumu par treniņu, parunājam, izstāstam, kurš segments būs svarīgākais. Un tā, ka, lai tas jaunietis vienkārši apzinās vienkārši to struktūru, tā ir tā izglītojušais darbs.
Un ar zemes vidējas intensitātes vingrinājumiem mētiecīgi iesildīt. Ļoti svarīgi, lai tie vingrinājumi dienu no dienas neatkārtojas. Viņi varijē cauri nedēļai, piemēram, varbūt ir 2 iesildīšanās veidi, un, piemēram, viņi mēnesi ietos 2 iesildīšanās veidus. Pēc tam atkal nākamajā mēnesī citi iesildīšanās veidi. Pēc tam iespējams viņi atgriezties pie tiem pašiem. Nav tā, ka visu laiku ir kaut kur jāprogresē. Ļoti iespējams, ka viņi ilgāku laiku dzīvos vienā tajā līmenī, vienkārši viņam jāpiedāvā kaut kādas variācijas. Un tādas variācijas es jums parādīšu arī piemērus tālāk. Ātruma treniņš, piemēram, mētiecīgs darbs gan uz to, lai attīstītu bremzes, respektīvi, ka viņi spētu apstādināt kustību, gan arī ātruma dažādas kustības, dažādās plaknēs. Gan skrējieni uz priekšu, gan skrējieni atmuguras, gan skrējieni ar sāniem, gan skrējieni, kad griežos ātrumā, nu, viss kaut kas. Ļoti svarīgi, ka ir šajā treniņā, šajā treniņa segmentā viņš nedrīkst izskatīties noguris, ir pilna atjaunošanās, bet maksimāla atdeve. Un saku 14 gados, skaidrs, ka kādam noteikti tas emocionāls briedums nebūs vēl gatavs, piemēram, pilnīgi augstai struktūrai, un viņš nespēs turēt tās visas prasības. Meitenēm, es domāju, ka tam vajadzētu izskatīties, kad visas meitenes to var, varbūt kāda 1-2 meitenes nevar. Nu, džekiem liela daļa varētu arī nebūt tā, ka viņi spēja nofokusēties to, ko treneris saka, ka viņam ir maksimāli piepildi. Tāpēc puišiem šajā vecumā noteikti būtu svarīgi piedomāt, lai viņiem ir kaut kāda sacensība, vai viņi sacenšas, piemēram, ar savu rezultātu, vai viņi sacenšas viens ar otru, kurš ātrāk, kurš lēnāk, vai viņš kaut ko viens otru ķer. Un tādā veidā mēs panākam atdevi, mācām, stāstam, ok, šī bija maksimāla atdeve. Īpaši beidzējs to labi sapratīs. Tiklīdz viņi kļūst vairāk organizēti, un ja tā grupa varbūt gadās ļoti organizēta, 14 gados, tad viņi vienkārši var nostāties pie līnijas, skriet, pamest bumbu uz priekšu, vienkārši skriet pakaļ. Piemērs vēl parādīšu. Spēka segments, pārsvarā pamatkustība apguve ar apsmagošanu. Ja viņi ir iepriekšējos vecuma posmos jau apguvuši pamatkustības ar kokiem, izgājuši cauri no 2 kājām, no 1 kājas, sāns, izpupieni, pietupieni, piepumpēšanās, pievilkšanās, turēšanās pie stieņa. Ja viņi to spēja, tad viņi lēnāk garā sāk apsmagot, vai šie vingrinājumi sāk palikt sarežģītāki. Un sporta veids turpināt mācības un attīstīt, sporta veidu tehniskās prasmes un taktiku. Ja, nu, taktiku vairāk, es domāju, tāda individuālo taktika, un tāda komandas taktika šajā vecuma posmā svarīga, jo viņš gudrāks paliks komandas taktikā, noteikti, jo mazāk dažādas kustības viņš izmantos kaut kādās lietās. Jūs noteikti pamanījušies, jums ir gudrāki kaut kādi jaunieši, kuriem ātrāk kaut kas ir saprotams, ko jūs sakiet, un viņi sāk tās lietas pielietot arī uz laukuma, un līdz ar to viņi arī īstenībā mazāk kustās. Varbūt viņi tajā brīdī efektīvāk darbojās, bet te pašā laikā vai šajā vecuma posmā mēs to vēl gaidām. Tas ir ļoti jāskatās. Ja viņš ir jaunieks, kurš vēl ir tāda attīstības posmā, viņam tikko ir aktīva augšana bijusi, vai vēl būs, noteikti viņš var pieķert vēl daudz dažādas kustības, un jo vairāk mēs viņam iemācām, jo tajā spēlē viņš mazāk kustās, jo šīs kustību prasmes viņš mazāk attīst. Tā kā tur ir jābalansē starp šo taktiku, un tāpēc bieži vien tie jaunieši, kas ir dullāki, mazāk varbūt ieklausās, tiešām tādi hiperaktīvāki bērni, viņi skrien, nesās, viņi apgūst daudz vairāk kustības, jā, viņiem varbūt grūtāk ir kaut ko iestāstīt, kā labāk darīt, bet varbūt šajā vecumā tas nav nemaz slikti. Mums nav tikai jānorāda uz viņu tādiem trūkumiem, mums jāstāsta vienkārši, ok, bet 15, 16 gados varbūt tam būs jābūt gatavākam pieņemt šīs lietas. Tad trenerim ir jābalansē to. Un iziesim cauri iesildīšanās variantiem. Iesildīšanās varianti, vidēja grūtība. Ja jūs vēlaties, jūs varat man uzrakstīt, es jums varu atsūtīt vienkārši šo failu. Šis ir kādā veidā iesildās arī reģionālās izlases šajā vecuma posmā. Nav vieglākā opcija, nedaudz grūtāka opcija. Tā vidēji grūta. Vingrinājuma saraksts reizes būs pēc tam arī slaids, kur jūs kopā redzēsiet, cik aptuvenais reižu skaits. Aptuvenais, tas ir tiešām aptuvens. Reižu skaits nav iekalts akmenī. Nav tā, ka tas ir precīzi. Tas ir aptuveni, cik gan jaunieks spēja izturēt, gan fiziski, gan arī labi nofokusēties. Un uz to tiek balansēts.
nekādas fiziskās īpašības netiek šeit uztrenētas, vienkārši viņš paliek saturīgāks un kustība prasme tiek apgūts. Nevar teikt, ka viņš paliks spēcīgāks, jā, ok, viņš būs saturīgāks, spēks uz zemes uzlabosies, stāvs viņš arī paliks labāk, bet nav tā, ka mums ir jāattīst kaut kāda spēka izturība un tādā ziņā mēs par tādām lietām nedomājam, mēs attīstam vairāk kustību prasmes, kā viņš spēja izpildīt uz šīm kustību prasmu apgūšanai, vienkārši jaunieci iestrādājās, lai viņš nākotnē varētu attīstīt reāli un palikt spēcīgāks. Lai viņam nebūtu jābūt tāda kustība prasmes, un jāstrādā pie tehnikas. Un plus tā ir noteikti veselība, ka viņš pilnā kustība amplitūdā izstrādā šīs kustības dažādos ātrumos, jo ātrāk viņš iet, jo grūtāk šī kustība paliek, un tā arī šis sākās. Treniņš uz zemes, pēc tam treniņš uz vietas, apgūst dažādas kustības, šeit arī ar koku, un pēc tam vienkārši palielina ātrumu, sākuma attīstīt bremzes, pēc tam vairāk uz pēdām balstīts kustības, pēc tam vairāk kustības, kas balstīts vienkārši uz lielākām locītām, uz gūžas ceļu locītavu, un šajā gadījumā, piemēram, fokus uz bremzēšanu. Nu, tā tas izskatās. Vingrinājumu uz zemes. Tas, kā es redzu, piemēram, arī treniņu procesā varētu izmantot, ja jums, piemēram, ir televizors vai, piemēram, projektoru uz sienas, jūs atnākat uz treniņu un, piemēram, ieslēdzat vai nu televizoru, vai vienkārši uzliekat, piemēram, uz projektoru uz sienas, un jaunieši viens treniņš jau notiek, un otru jaunieši vienkārši gar malu, piemēram, ir iespēja vienkārši izpildu šos vingrinājumus. Vienkārši izpilda, paši savā nodabā, viņi redz, laika gaitā viņi iemācās, kā tas vingrinājums saucās, kā izskatās tas izpildījums, un trenerim nav daudz jāiejaucās. Protams, treneris var nākt, piekoriģēt, ja viņš labi spēja koriģēt kaut kādas lietas. Šiem vingrinājumiem ir slaidos var uzlikt arī skaņu, tur ir izstāstīts, kas ir biežākā kļūda un ko vajag koriģēt, bet tā tas apmēram arī izskatās. Ja? Bet liela daļa vingrinājumus vienkārši jauniešiem vajadzētu darīt pašiem, šajos 14-15 gados noteikti. 9-gadīgiem vingrinājumiem liela daļa būtu vienkārši pārāk organizēti, bet nav tā, ka šos vingrinājumus arī šie jaunieši nevar izpildīt. Vienkārši jāskatās reižu skaits, noteikti nevajag pievērst tik lielu uzmanību, bet kā mums nāk jau 12 gadi, tad izpildījums vairāk jāpievērš uzmanību izpildījumu. Šis pats pamatvingrinājumu uz vietas, tikai stāvs pozīcijā, arī apmāca tehniku, kā vajadzētu būt, pilnā kustība amplitūdā, vairāk vingrinājumi, koks palīdz, tiklīdz ar koku šos vingrinājumus var izpildīt, var darīt arī bez koka, var izpildīt ar mazu apsmagojumu, tas ir iesildošais darbs, kur kustības tik vienkārši izstrādās. Nav svarīgi, kāds ir svars, svars bieži vien paņemot rokās, viņš vienkārši palīdz. Kustība pirmais vairāk ir snapdowni, tā kā vertikālā bremzēšana, stingras pēdas lēcieni, uz 2 kāju ātruma lēcieni vairāk uz pēdām, uz pēdu attīstīšanu. Biežākā trauma basketbolā ir tieši potītes mežģījums, un tāpēc arī bieži vien ne tikai uz kustību amplitūdu un spēku jāstrādā, bet arī uz pēdas stingrību, uz kontroli lielākā ātrumā, jo lielākās problēmas tiešām rodās lielākā ātrumā. Un 2 kāju sāniskais leciens, lielākā daļa kustība basketbolā ar sānu plaknē. Tieši tāpēc arī vienkārši sānu plaknē vienkārši mēs izpildām. Okay. Nākamā opcija, ļoti līdzīgi, iesaistīta bumba, bet ļoti līdzīgi. Vienkārši sāk visas zemes, no visām pusēm auguma vingrinājumi. No visām pusēm auguma vingrinājumi dažādākos veidos, vienkārši iesaista bumbu. Bumba bieži vien palīdz koriģēt vai nedaudz apgrūtina vingrinājumu.
Līdzīgas kustības, kā iepriekš jau novērojāt, tikai ar bumbu. Virsgāles pietupiens no te sarežģītākā kustība, no šīm prasīgākā. Sāna pietupiens, noliekšanās. Un aktīvi vingrinājumi uz zemes. Atkal piezemēšanās, skipi, kas attīsta ne tikai pēdas reaktivitāti, bet arī ritmiku ar krustsoli, ar atvērto soli, maksimāls jaudas lēciens, vienas kājas. Var lekt no 2 kājām, protams, bet izvēlas lekt, piemēram, no vienas kājas, kas var redzēt, piemēram, varbūt jaunieci vienkārši attīstīt tikai no vienas kājas vairāk. Svarīgi, lai tā lēciena brīdī uz augšu saliecās ceļos, jo bieži vien jaunieši vienkārši noliecās, jo negrib, piemēram, nespēja bremzēt celi, nespēja bremzēt kustību saliecoties, tāpēc vienkārši viņi ir taisnā kājā, liecās un lec, jāliek saliekties celī, un tad lekt uz augšu, stiepties uz augšu, cik augstu vien var. Pēdējā horizontālās bremzes, horizontāla apstāšanās dažādākos veidos, īsklupienā, ar rotāciju, griežoties un ka kājas vienā līnijā, un tad dažādākos veidos. Ja apstājas, jo ātrāk skrien, jo grūtāk. Ja, jo, piemēram, īsākā distancē liksim skriet 3 metrus, būs vieglāk, liksim maksimāli ātri ieskrieties 15 metrus un apstāties, cik plus vien var, nofiksēties būs grūtāk, 10 metrus vēl grūtāk. Jo lielāks ātrums būs, jo grūtāk būs. Un tad tas tādā veidā var apgrūtināt vingrinājumu. C opcija. Līdzīgi, atkal sāk uz zemes, cita veida vingrinājumi, bet mērķis tas pats. Šeit pielikts arī piecelšanās uz augšu kājās. Piecelšanās vispār ir ļoti labs vingrinājums. Var piecelties uz 2 kājām, var piecelties tā kā četrniekā, kur kājas sagriezt uz vienu pusi. Var piecelties uz vienu kāju, palīdzot ar to pašu roku, var piecelties uz vienu kāju, palīdzot ar pretējo roku, var piecelties no guļus uz muguras, var piecelties guļot uz vēdera. Ir daudz dažādas opcijas, un noteikti ir kaut kādas lietas, kuras jauniešiem labāk nāks, kuras grūtāk. Tas ir ļoti prasīgi pret locītavām, bet arī ļoti attīstoši kustība amplitūdē. Jo mazāks bērns, tas būs vieglāk, jo vēl īpaši aktīva augšanā, kad tas kājas izstiepjas garākas, rumpis ir īsāks, tad bieži vien piecelšanās ļoti grūti. Tie, kas ir stīvāki bērni, tiem arī būs grūti, un tiem tādas lietas vienkārši būtu jādara vairāk. Tas pats atkārtojās tie paši vingrinājumi. Šādi varētu izskatīties, piemēram, arī 1 mēnesis, piemēram, 4 dienas ABCD opcija. Un mēs ejam, piemēram, varbūt 2 mēnešus varam iziet cauri šīm lietām. Vienkārši viss atkarīgs no treniņu skaita, cik sanāk. Katrā dienā, piemēram, 8. Un tāpēc arī es ielicu, piemēram, C opcijā, kad šī sakrīt, piemēram, ar A opciju. Lai visu laiku darbs nav dažāds, tad kaut kāds segments, piemēram, sakrīt ar iepriekšējo. Un tāpat arī šeit. Snapdowni, vingrinājums, kas sakrīt, kājas vienā līnijā un kājas tam. Tad atkal stingras pēdas lēcieni. Vienas kājas speed sidehops šoreiz nekā 2 kājas speed sidehops, kas ir fiziski daudz grūtāk un tiešām jauniešiem būs grūtāk. Un vienas kājas lēcieni. Ir, kas vingrinājumi sakrīt ar A opciju un vingrinājumi, kas, piemēram, pamainās. Un tādā veidā arī var skatīties uz treniņu. Kaut kādas lietas sakrīt, kaut ko pieliek jaunu, lai nav pilnībā viss jauns, bet kaut kas tikai pamainās. Ja. Atkal sāniska kustība pēdējā beigās. Lec no vienas kājas, piezemēs uz 2 kājām, gan no ārējās kājas, gan no iekšējās. Atkal saliecās celī, ka lec maksimālā atdeve katrā lecienā, nav daudz jālec. Un piezemēs 2 kājām, jo mēs trenējam nevis piezemēšanu šajā gadījumā, mēs trenējam, cik tālu viņš aizlec. Ja, to atgrūdienu, to push face, piemēram, es gribu iet garām gājienā, vienkārši to, cik es atvērtajā vai krustsolī vienkārši varu aizskriet garām, vai nu basketbolā aizsardzības ielikt kādam ceļā. Tas ir tas, ko es trenēju. Nevis apstāšanos, bet tieši atgrūdienu. Tas ir 2 dažādas lietas. Apstāšanās būtu savādāk veida treniņš. Un D opcija. Pats atkal vingrinājumi no B sadaļas atkārtojās identiski. Cita veida vienkārši
tas, ko mēs saucam klasiski par dinamisko stiepšanos. Tās īstenībā dažādas pamatkustības ar dažādākām mobilitātes prasībām. Ir labi viņas iekļaut treniņā, bet tiklīdz šīs pamatkustības ir apgūtas, mēs spējam izpildīt pilnā kustība amplitūdā, tad reāli jāpāriet vienkārši uz dinamisko sadaļu, jo bieži vien jauniešiem liekas tas ļoti garlaicīgi. Bet kamēr mēs nevaram izpildīt tās pāris lietas, vienkārši 2-3 vingrinājumus noteikti katrā treniņā var iekļaut. Atkal piezemēšanās. Ja iepriekš jūs redzējāt, bija leciens no vienas kājas, tad tagad leciens ar vienu soli. Tā ir tā lieta, ko mēs vienkārši arī mācām. Iedomājieties jaunieti, kurš, piemēram, met lejap, bet īsti nemāk palikties. Tad šis ir tas veids, kā mēs vienmēr mācām vienkārši. No vienas kājas, sākumā viņš vienkārši bez no vietas, tā kā lec no vienas kājas, pēc tam ar vienu soli. Lec, atkal piezemēs 2 kājām, labi nofiksējās, un tādu mēs arī varam skatīties, ar kuru tā kāja, ar vienu kāju, ar otru kāju paliek labāk, sliktāk. Un pēdējais, dinamiska spēle, sāniska spēle, spogulis vienkārši kustās, un otram jānoturās vienkārši spogulī. Ja, un tā ir laba iesildīšanās. To visu iesildīšanos var mierīgi paspēt 15 minūtēs, visus segmentus kopā. Un mierīgi 15 minūtēs var iekļauties. Jo biežāk to dara, jo ātrāk to var izdarīt. Un jaunieši to var darīt vieni paši. Malā, uz to, es domāju, arī būtu jāiet. Īpaši, ja, piemēram, ir ļoti limitēts zāles laiks, kad malā to iespējams. Ja ir limitēta zāles vieta, tad, diemžēl, vienkārši jāizmanto zāli. Ir varbūt vingrinājumi, ko izpildīt uz malas, bet, piemēram, lēcienus vai tālāk, vienkārši to segmentu, vienkārši kā sākas treniņš, tā uzreiz ar tiem sāk. Ja, lai, tā kā ekonomētu laiku. Maksimālais ātrums, piemēri. Treneris var dot signālu, vienkārši skrien. Saku, tās ir tās lietas, kur ļoti jaunietim ir viegli saprast. Viņš vienkārši skrien, cik ātri vien var, viņš mēģina kādu apdzīt. Un to varbūt 10-gadīgiem, 11-gadīgiem ir grūti novērot. Grūti saprast, ka viņam ir jāizliekās un jābūt tur ātrākam. Bet ir, kas ir tādi, kuri vairāk sacensības, jaunieši vienkārši atzīst, viņi to dara. Un tas tādā veidā mēs arī dodam kaut kādu to sacensību principu, vienkārši treniņā ieliek. Var viens kaut kā pēc signāla piesitot, vienkārši otru ķer, kas arī dod gan bēdzējiem, gan ķērējiem, ka grib ātrāk. Tad augstāk jūs redzat boundingus un sānos redzat boundingus, kur jauniešiem noteikti. Viņam ir jāpierot jau pie organizētas struktūras, viņam jāpierot, ka treneris dod kaut kādus stimulus un saka, piemēram, piekorģē to, es esmu stingrāks ar pēdu, es esmu skaļāks. 1-2 stimulus, piemēram, iedot, par ko viņam ir jāpiedomā. Tas pats var uz priekšu šādā veidā lekt, tas vairāk tās tā kā vieglētikā to var arī novērot, ka treneri dod, bet tas, kas būtu basketbolistiskāk, arī stingra pēda, lec un, piemēram, sāniski. Šeit ir atvērtā solī, tā kā open stepā, bet to pašu var darīt arī krustsolī. Arī 5-10 metri, cik ātri vienkārši var veikt. Var darīt arī to uz sacensībām, ja? Kurš ātrāk, sāniski vienkārši pārvietosies šādā veidā. Ja, nav jādod tikai skriens uz priekšu, var skriens atmuguriski, vai, piemēram, es skrienu ātrumā, pie konusiem pagriežu muguru, un tad skrienu vienkārši kurš ar muguru ātrāk nofinišē. Vai sāku ar muguru, beidz ar seju, ja, dažādākos veidos. Tas ir viens. Šādā veidā mēs noņemam laiku tam treniņu basketbolam. Bet es ļoti ticu, ka īpaši jaunieši, kas atnākuši uz basketbolu, viņi šīs pašas lietas un ar labāku tādu atdevi varētu panākt ar basketbolu. Tas, kas jums jāsaprot, kā basketbola treneriem, kad ir vingrinājumi bez bumbas, tev, ko jūs tikko redzējāt, tas ir mans maksimālais ātrums, ko es varu veikt. Tam tā vajadzētu arī būt. Jo uz mazāk lietām man jākoncentrēs un jāfiksēs, un es varu tikai skriet no punkta A līdz B, cik ātri vien varu, man būs visātrākais laiks, kāds man ir. Jo es esmu ātrāk šajā posmā, jo mani laika arī basketbolā būs labāki. Tāpēc ir ļoti labi pacelt griestus, cik mans maksimālais ātrums. Bet nākamais, es pielieku driblu, realitātei vajadzētu kristies ātrumu. Ja, un tad parādās mans tehnikas deficīts, vienkārši kā es spēju bumbu pārvaldīt ātrumā. Jo labāka man tehnika, jo šim kritumam būtu jābūt mazākam no manas maksimālā ātruma. Un tad es pielieku, piemēram, gan driblu, gan kaut kādu vingrinājumu, kur man jādomā, kur es skrienu no punkta A.
bet vai es varu skriet uz punktu B uz C, es varu reaģēt uz kaut kādu ārēju stimulu. Vai treneris man teica, šeit šādā veidā jākustās tā. Un tur parādās arī mans domāšanas ātrums. Visu to kopā saliekot, ja es darbojos ar driblu un vingrinājumu, man ir parādās no mana maksimālā ātruma, un cik es vingrinājumu esmu ātrs, un tur man ir tas tehnikas un domāšanas ātrums. Ja jūs nofilmējat treniņu, vai es kā treneris skatos, ka treniņā mani jaunieši, piemēram, ir lēni. Okay, no vienas puses jādomā, vai viņi jau nav noguruši, jo, ja mēs meklējam trenējumu ātrumu, viņiem noteikti jābūt svaigiem, tā ir nedēļas sākums, mikrocikla sākums. Viņš nevar būt tādā periodā, ka viņš tur daudz spēlē, jo ātrumu var attīstīt tikai tad, kad esmu svaigs. Ātru basketbolu spēlē tikai tad, kad esmu svaigs. Un, ja es redzu, ka treniņā ir lēns, varbūt nogums spēlē lomu. No otras puses, varbūt mani izvēlētie vingrinājumi ir pārāk sarežģīti tieši šim vecumam vai tieši šai grupai. Jo var jau būt, ka es ar vienu 14-gadīgu grupu šos vingrinājumus varu izpildīt, un šis ātrums ir labs, bet atnāk otra 14-gadīgā grupa, kuriem vienkārši viņiem nav kaut kāda tā pamata, lai viņš spētu šo vingrinājumu izskriet ātri. Un tāpēc arī par taktikas lietām, ko minēju sākumā, ļoti būtu jāpiedomā arī no fiziskās audības puses, tas ir svarīgi. Vai nav tā, ka mēs mācot kaut ko un stāstot pārāk daudzas lietas, un tā galva ir tik pilna, ka tas traucē vienkārši attīstīt to maksimālo ātrumu. Un tad jūs jau varbūt varat skriet kaut kādus ātros vingrinājumus, bet te pašā laikā, tā kā viņam ir jāpiedomā, kā jūs finišēsiet, tiklīdz jūs iedodat to finišēšanas opciju, viņam jūs paskatiet, ka jūs drīkstat finišēt tikai šādā veidā, tas uzreiz iedod tādu ļoti liela iespēja, ka jaunieks, kurš vairāk satraucās, viņš negrib tik daudz kļūdīties, ka viņš domās, kā finišēs, un viņš nedomās par to, cik ātri viņš skrien, bet viņš domās, kā finišēt. Tāpēc būtu jāatcerās, ja jūsu basketbols izskatās lēnāks par pretinieku, vai kādā treniņā jūsu pati komanda izskatās lēnāk, ka jūs no vienas puses domā par nogurumu, no otras puses, vai šis treniņš vienkārši nav par sarežģītu. Šeit, piemēram, basketbola piemēri. Basketbola pats pirmais vingrinājums ļoti vienkārši uzmet pret vairogu, vienkārši skrien, cik ātri vien var, un otrā pusē vienkārši realizē. Var iedot driblu limitāciju, piemēram, šajā gadījumā šeit ir 3 dribli. Ar 3 dribliem sākumā tiek attīstīts arī no ātrums, pātrinājums reāli vairāk, runāsim precīzi, tas īstenībā ir pātrinājums. Un īstenībā pēc tam ir arī gan piezemēšanās, gan lēciens. Īpaši jātiek piemēram, pie vairoga. Šajā gadījumā meitenēm tas ir grūtāk izdarāms, bet puiši noteikti vienkārši varētu tiekties vienkārši pie vairoga vienkārši šiem 3 dribliem. Ja, un tad būtu arī attīstīts arī šis maksimālais lēciens. Vismaz lielākai daļai, kas nevar reāli pieskriet pie tā groza, tad viņiem būtu jāstiepjas un būtu arī maksimālais lēciens tiktu attīstīts tajā brīdī. Nākamais otrais vingrinājums, viņš jau nedaudz sarežģītāks. Man ir jānoķer, jādomā, uz kuru pusi dodu, pagarinu. It kā no vienas puses, ja es to regulāri treniņā daru, tas nav sarežģīti, bet ja es to tikai sāku darīt treniņos, tad sākumā noteikti mēs nevaram kā treneri teikt, ka viņš attīstīs šeit ātrumu, jo viņam ir jādomā par to vingrinājumu. Tiklīdz viņam jādomā par vingrinājumu, noteikti tas ātrums būs uzreiz mazāks. Svarīgi šeit, kad viņi noskrien, viņi uzreiz stājas malā. Tas nozīmē, ka viņi veic 1 laukumu, maksimum 2 laukumus pēc kārtas, tad viņi atpūšas. Jo vairāk šeit spēlētāji, jo viņi vairāk var izlikties šajā vingrinājumā, jo mazāk šeit spēlētāji, jo viņiem mazāk atpūtas pauze. Un labs atpūtas pauzes laiks pret skrējienu būtu 1:10 līdz pat 1:20. Tas nozīmē, ja es spēju noskriet pilnu laukumu 3 sekundēs, tad man vajadzētu vismaz 30 sekundes vai pat minūti stāvēt malā. Un tas būtu labs laiks, kā attīstīt, piemēram, maksimāli ātrumu. Ja es tur noskrienu uz abiem galiem, 6 sekundes, turpu šurpus, 7 sekundes noskrienu, man jātuvojās īstenībā tai 1 minūtei būtu. Ja tai atjaunošanās laikam. Tas būtu pilnīgi ok, lai es spētu atkal atkārtot. Ja jūs redzat, jūs skrienat 2. reizi, viņš skrien 3. reizi, 4. reizi, tas jaunietis, viņš spēj saglabāt to ātrumu, 5., 6. reizi krītās ātrums, ok, tad tā būs ātruma izturība. Tas vairs nav maksimālais ātrums, viņš vairs to netīsta, tā būs ātruma izturība vairāk. Un tad jāsaprot, kas ir mūsu mērķis, ko mēs gribam darīt. Vai mēs gribam palikt izturīgāki,
nozīmē, ka mēs ar pirmajām reizēm varbūt attīstījām maksimālu ātrumu, pēc tam mēs kļūstam izturīgāki. Ja mēs turpināsim tās skriet, temps kritīsies, maksimāls ātrums noteikti neattīstīsies, attīstīsies šī ātruma izturība, un tad ir jāskatās vienkārši, kāds ir tas kritums. Vai nu no vienas puses mēs starp to 4. un 5. reizi varam uztaisīt, piemēram, mākslīgi pauzīti, apturēt, dodam precīzākas piespēles, finišējam tādā veidā, pievērst uzmanību šim un turpināt. Līdz ar to mēs iedodam ekstra 1 minūti, atjaunojas un visi atkal 5. 6. reizē spēj skriet tajā pašā ātrumā. Tādā veidā treneris var pagarināt šo atpūtas pauzi un iegūt labāku kvalitāti, ka šī mēs mēģinām attīstīt to maksimāli ātri. Vingrinājuma dozējums. Iesildīšanās šiem segmentiem, ko sākumā rādīju, aktivizācija uz zemes vai uz vietas. Šīs ir 4 vai 10 reizes, ja tas ir vienā veidā vingrinājums, vai 3, 6 katra puse. Ja tas ir izometrisks vingrinājums, piemēram, pozas noturēšana, kā mēs sāna plankā stāvu, tad tas ir 15 līdz 30 sekundes. Galvenais, no vienas puses tam jābūt grūti, no otras puses tai tehnikai jābūt, jo vecāks es palieku, jo tai tehnikai jābūt labākai. Jo jaunāks, tai tehnikai var netik daudz nepievērst uzmanību, jo es spēju 12, 14, 16 gadi, katrā šajā vecuma posmā šai tehnikai noteikti vajadzētu būt labākiem un labākiem. Aktīvie vingrinājumi, kas ir vairāk uz vietas vai kustībā, 2 līdz 6 reizes vai 2 līdz 4 reizes, kā piemēram piezemējos 4 reizes. Tas atkarīgs gan no laika, gan no tās kvalitātes, vienkārši cik šis jaunietis spēj koncentrēties, tā kā no tās reizes vairāk atkārtot. Bet skaidrs, ka man ir jāatkārto kaut kādas X reizes šī kustība, lai es spētu viņā labāk atcerēties un labāk spētu to intensitāti noturēt. Lēcieni, aktīvā daļa, tas pats var izvēlēties 1 vingrinājumu, 2, kādreiz 4 vingrinājumus, 2 līdz 6 reizes. Sprinti, skrējieni ar virzienu maiņām, sāniskas kustības atcerieties sprinti taisvirzienā, es varu skriet ar virzienu maiņu, skriet turpu šurpu. Dažāda veida virziena maiņas, var virziena maiņa būt, ka skrien atpakaļ, bet varbūt virziena maiņas skrien un 45 grādos aizskrien. Varbūt dažāds, varbūt aizskrien 90 grādos. Sāniskas kustības, es pārvietoju sānisku, atcerieties to boundingu, ko es video jums rādīju, un atcerieties, māc atkārtojumu skaits, mēs īpaši domājam par maksimālu jaudu un atdevu un ātrumu, un īpaši jauniešu vecumā tas svarīgi, jo tālāk to ļoti grūti attīstīt. Viņi pēc tam tikai progresēs reāli, jo paliks stiprāki, spēcīgāki, vienkārši spēka treniņu. Bet tādu reaktivitāti, un tas ir šis vecums, ka tā nervu sistēma vēl gatava pieņemt to, kad es spēju sevi uzbudināt, spēju ieslēgt īsto muskuļu grupu īstajā laikā. Tāpēc svarīgi, lai būtu maksimāla atdeve un pilna atpūta starp vingrinājumiem. Jā, ja esmu mazs bērns, mēs vienkārši tur spēlējamies, darbojamies. Šis atkārtojums skaits bieži vien salasās, viņš ir daudz. Mēs darām kustības izpildam, un sākumā jāiemācās kaut kādas kustības, bet tiklīdz mēs kustības iemācāmies, mēs lecam, lecieni nekad nevar būt daudz. Mēs ceļamies no kājās, no zemes, mēs varam piecelties tur 10 reizes, nebūs problēma, īpaši, ja mēs mainām, jo jauniešu vecumā tas vairāk būs tā, mēs skatāmies 6 reizes, viņi priecīgi ceļās, mēs darām 8 reizes, viņi izskatās jau tā 7, 8 slinkuma, kāds jau nošmaucās, un ir iemesls, kāpēc viņš nošmaucās. Tā kā pie tā vairāk jauniešu vecumā jāpiedomā. 12 gadi jau nāk, saīsinam kaut kādu laiku, varbūt uz auguma vingrinājumiem, ja viņi jau tur kļūšu labāki, palielinam uz lēcieniem. Ja, viņi spēj tolerēt lielāku jaudu, lecam vairāk, nespēj, izlecam pāris reizes, jo kustības būtu viņam jāmācās. Un pretestības treniņi, es jums tikai parādīšu, sagaidu no jums kaut kādus komentārus, jautājumus. Visas kustības, maz inventāra, visas kustības, ko var izpildīt bez, nav jābūt trenežieru zālēm, vingrinājumiem. TRX var ieklāt jebkur, koku var paņemt jebkur, mazu svaru var paņemt jebkur. Vajadzētu jums vienkārši ierīkot zālē kaut kādus stūrīšus, vietu, kur jūs to varat paņemt, iznest inventāru, 4 hanteles. Viņi galvenokārt mācās kustību, īpaši jaunākā vecumā. Līdz 14, 15 gadiem mācās kustības, dažreiz apsmagojas palīdz, viņiem nav jābaidās apsmagoties. Un līdz tam, līdz 15, 16 gadiem viņiem būtu jāiemācās kustības, jāiemācās, ko nozīmē paņemt rokās svaru, un tālāk vienkārši var būt tāds, kad mēs svarīgi sekojam līdzi, cik tad reizes viņš to izpilda, ar kādu apsmagojumu. Mēs redzam, ka viņš māca ar maksimālu atdevi darīt, dažreiz mēs darām ar mazāku svaru vairākas reizes, bet tā ir maksimāla atdevi. Kādreiz mēs darām lielāku apsmagojumu, mazāk reizes, bet tāpat maksimāla atdeve. Visur tāpat ir maksimāla atdeve.
Otrais variants, tas pats šeit ir bumba, jums ir stieņas, kur iekārties, jums ir kaste, kur uzlikt. Pumpēšanās īpaši meitenēm, varbūt spaukstinēm, džekiem arī 14 gados var mierīgi būt uz zemes, arī ar koku, otrs palīdz, lai viņš iemācās pareizi pumpēties. Pumpēšanos var apsmagot, vienkārši kāds var uz muguras ar roku paspiest, vienkārši pumpējoties tādā veidā. Pretestības treniņš nozīmē, mēs mēģinām izmantot kaut kādas lietas, ko mēs nevaram apgūt. Pirmajā vingrinājumā mēs redzam pamatu kustību, ko viņš var izpildīt iesildoties, bet pēc tam nākamajā mēs nevaram visai komandai nodrošināt, varbūt, piemēram, hantalu rokās, un viņš izpild ar hantalu rokās turēšanos, bumbas, vingrinājums, adduktoru planks ar kasti, jo uz zemes mums ir viegli uztaisīt, piemēram, adduktoru planku, bet lielākā daļa to varbūt nevar. Tad mēs ejam pretestības zālē, vēl uzliekam kājas kastes vai krēsla, tas vingrinājums paliek bišķīt vieglāks nekā kāja būtu uz zemes. Līdz ar to vairāk var trenēties. Un trešais variants. Pieaugšanās zem stieņa. Var būt arī kāds cits vingrinājums, mugurēja ķēdē, vienkārši pie volslaidi pie sienas, piemēram, kur rokas augšā lejā. Piezemēšanos no augstuma mēs taisījām visu laiku ar kādiem snapdowniem, kad stāvam uz zemes, krītam lejā un apstājamies, bet šeit var uz divām kājām, uz vienas kājas, jo augstāka kaste, jo grūtāks vingrinājums, mērķis klusu piezemēties, nofiksēties divām kājām, izklupienā, kad piezemies lejas uz vienas kājas. Izmantojam sienu dažādākos veidos, lai pareizāk izpildītu vingrinājumus. Var gan darīt, piemēram, vingrinājumu, kurš koram vairāk, ar kabeli, ar gumijām, pēdu priekšas trenēm, tā kā visām muskuļu grupām. Atkal 6 vingrinājumi, varam iziet cauri 2 līdz 3 apļus, nekas nav vairāk vajadzīgs. Tas, ja labi zini, 20 minūšu treniņš, ne vairāk. Un tam, kam es gribēju pievērst uzmanību, ka atcerieties, vingrinājumi, piemēram, ir vienmēr dažādās progresijās. Planki, varbūt parasts planks, vienkārši noturēšanās, varbūt planks, kur rotē, var planks, kur atcer kājas, tāpat arī dinamiskiem vingrinājumiem. Ir vieglāk, ir grūtāk, ja atcerieties, ka es parādīju tikai kaut kādus piemērus, dažādas variācijas, bet ir vēl progresijas. Katrs no tiem vingrinājumiem var palikt vieglāks un katrs var palikt grūtāks. Tāpat medicīnas bumbas metieni. Manās iesildīšanas variantā tā nebija, jo, cik es zinu, maz ir iespējas, kur ir zālēs var mest bumbas un kur vispār ir tādas bumbas, bet tas ir super labs vingrinājums jaudas attīstīšanai ķermeņa augšdaļā, tā kā jauniešiem mešana, saku, gan ar mazo bumbiņu, tenis bumbiņu, gan ar smagāku bumbu, gan ar basketbolu bumbu, dažādākos veidos, virs galvas, no krūtīm ar vienu roku, atmuguriski dažādākos veidos, ka viņš iemācās izmantot savu ķermeni un novirzīt to spēku tajā bumbā. Tā ir viena no pamatprasmēm. Bija bišķīt ilgāk nekā es gaidīju, bet paldies, ka noklausījāties. Es ceru, ka tie, kas klausīsies ar ierakstā, kad viņi sadzirdēja savu vajadzīgo informāciju, bet tie, kas ir klātienē, varbūt jums ir komentāri, droši sakiet, es labprāt atbildēšu. Un tie, kas čatā ir ierakstījuši, es atsūtīšu. Pagājušajā sezonā mēs jau visu sākām ar to Kaizen video, visu izmantojām treniņos, iesildīšanos. Es esmu ļoti apmierināts un tiek ļoti ātri to visu uztver un aiziet diviem vietām. Ir pāris reizes viņiem paņem kaut kādu datoru, nemaz nevajag to video projektoru vai televizoru, paņem datoru līdzi, parāda viņiem, iemāc diviem, pēc tam viņi iemāc pārējiem, pastāvēt bišķi klāt. Ļoti labi. Kad reģionu izlases 4 džeki man bija, tad mēs pildam to, ko mēs tur viņi iemācījās, viņiem bija uzdevums visu ierakstīt, visu sagatavot. Tagad jau arī visi džeki zina to, kas tur tika darīts. Man tādā ziņā problēma nav. Tas tiešām ir 15-20 minūtes. Es zinu, ka viņi ir gatavi darbu. Jā, paldies, Mārtiņ, ka padalījies. Tāds mērķis arī ir. Es tiešām lēnā garā gribētu izstrādāt, ka tas ir tā kā viegli pieejams. Treneris varbūt, piemēram, ir pierakstījis, sezona, 9 mēneši. Es ņemšu
6 variācijas. Man ir, piemēram, ik pēc 6 nedēļām jānomaina darbs, kur man ir viss video pieejams, kur ir programmā. Matiņš, piemēram, aiziet, viņš tiem jauniešiem, kur mainīsies darbs. Jūs ir uzdevums pirmajās 2 dienās pamācīties vairāk, un mēs 6 nedēļas šito darīsim. Okay? Pēc tam nākamajās 6 nedēļās kaut ko citu. Matiņš tikai uzliek to tur nākamo segmentu un vienkārši tā ejam. Tāds ir mans mērķis. Problēma noteikti ar vairāk ar safilmēšanu, bet arī, jo vairāk treneri un skolas to izmantos, un es to vairāk dzirdēšu, jo vairāk arī mūsu vide būs motivētāka to nodot. Jo es atsevišķās vietās dzirdu, ir labas atsauksmes, es labi apzinos, ka tas nav super vienkārši tas pieejams. Tas nav tā, ka vienkārši satver vienu platformu, kur viss ir. Tik viegli tas arī nav, bet laika gaitā tas noteikti tā būs. Un tie, kas būs jau ielikuši jau kaut kādus pamatus un būs izveidojuši tādu treniņu struktūru un organizējušies tā, es domāju, viņiem būs ļoti viegli. Tie visi jaunieši būs pieraduši, tie treneri būs tā pieraduši, ka viņi jau iesāk tā treniņu. Un es domāju, ka tur nebūs problēmas. Tā kā pacietība, tas viss būs. Vēl es gribēju piebilst, ar šiem visiem vingrinājumiem un visu, pēc tam ieiet svaru zālē ir ļoti viegli. Pēc tam tur jau lielākā daļa darba ir izdarīta, viņam kustības ir pareizās, tas tikai, cik svars, cik reizes un tā tālāk atliek piekarīties. Tā kā paldies jums par darbu, neiet postā, tā kā tiek izmantot. Paldies. Droši varbūt kādam vēl komentārs? Sveiks, Ivar. Sveiks. Gribētu pajautāt, varbūt, protams, jūs bijat minējis sākumā, es drusku nokavēju. Gribētu precizēt, cik sapratu, jūs iesakat, fizisko sagatavotību trenēt vairākas reizes nedēļā, pat drusciņai veltot tam laiku. Jā. Tā kā mēs savā komandā, mums tā kā nav pieejama svaru zāle, un mēs veltam vienu pilnu treniņu 1,5 stundu nedēļā. Tā kā jūs domājat, ka veltot 2-3 reizes nedēļā pa pusstundai, tas būtu efektīvāk? Jā. Es noteikti esmu pret un cenšos stāstīt. Tā lielākā daļa mūsu sporta skolas arī strādā. Viņiem, piemēram, piesaista vienu fiziskās vadības treneri vai treneri, kas vairāk ar to darbojās, un viņi vienreiz nedēļā darbojas, un viss pārējais ir basketbolā. Skaidrs, ka tas ir labāk nekā nedarīt neko, bet tas ir ļoti neefektīvi. Ja viņam vajag vairākus stimulus, un ja mēs salīdzinām, piemēram, 90 minūtes vai pat 3 reizes nedēļā pa 15 minūtēm, tas tāpat būs 3 reizes pa 15 minūtēm būs labāk. Viņi pat nesasniegs to pašu apjomu, ko tajā vienā dienā, bet tas tāpat būs labāk. Bet mans ieteikums man sākumā bija, principā, katru dienu, katru reizi, kad ir basketbola treniņš, iekļaut kaut kādu fizisko sajutību. Tur mazākiem bērniem, saku, tas ir varbūt tikai auguma vingrinājumi, zemes pēstuma, kaut kādas kājadarbības vai ritmikas vingrinājumi, kaut kādi lēcieni, mazā apjomā, bet katru dienu. Problēma, es redzu, kā mēs aizējam uz 3 reizes nedēļā. Ja kāds jaunietis neierodās uz kādu treniņu, viņš jau 2 reizes nedēļā to izdara. Ja viņš tajā vienā no dienām, piemēram, ar mazāku atdevi strādā, viņš reāli varbūt 1 reizi nedēļā atkal kaut ko padara tikai. Līdz ar to, jo mēs biežāk iekļausim, jo lielāka iespēja, ka mēs noķersim tos stimulus. Bet mums būtu Latvijā jāiet prom no tā, ka mēs 1 reizi nedēļā darām fizisko sajutību. Mums vajadzētu iet uz to, ka mums ir vairākas reizes nedēļā, šajā iekļaujot basketbola segmentos. Un visticamāk, līdz vismaz tiem 15, 16 gadiem, reāli tas būtu jāuzņemās noteikti tikai basketbola treneriem vienkārši to darīt. Tā. Skaidrs, paldies. Bet, Pāvēl, es tev atsūtīšu prezentāciju, kā tas izskatās tajā video formātā. Super, paldies. Droši vēl kādam jautājums? Ja drīkst, Ivar, tādu jautājumu. Kāds būtu vecums, kad mēs sākam iet arī svaru zālē? Īstenībā vecuma ierobežojumi nav. Un, svaru zālē, ko mēs saprotam arī ar svaru zāli, ja mēs sākam apsmagot, tiklīdz viņš māk izpildīt ar koku, ir jaunieši, kas spēj to izdarīt 10 gados jau. Viņš spēja 8 gados būt diezgan organizēts, viņš izpilda kustības ar koku,
viņš spēja un viņš aiziet svaru zālē un izpilda 4 kg hanteli priekšā, vai viņš pilda guļus spiešanu ar 3 kg hantelēm. Tā nav problēma. Viņš to var darīt ar 10 gadiem. Bet vai mēs varam iesūtīt visu 10-gadīgu grupu tur iekšā un sasniegt to pašu? Nu, nē. Kāds noteikti var jau 10 gados, kāds varbūt varēs 12. Tas vairāk ir atkarīgs taisni no emocionālās attīstības. Cik viņš ir gatavs organizēt, vienkārši darboties. Jo svaru zāles vide, viņa ir diezgan organizēta. Bet tāpēc mans piedāvājums ir svaru zāli nest ārā, tā kā iekšā tajā basketbola segmentā likt. Piemēram, ja mēs iznesam pāris inventārus ārā basketbolā, mēs basketbola zālē vai kaut kur zāles malā liekam, viņa ir daudz pieejamāka vide, tur nav tik daudz iespējas, kur kaut kam uzskriet virsū. Tie jaunieši varbūt arī tā kā justies kā paši, un viņi var darboties. Fizioloģiski nav pamata vispār, viņš no 6 gadi var darboties ar pretestības treniņš, jo skrējiens pret kalnu ir reāli pretestības treniņš. Tas tā kā taisīt izklupienu ar svariem. Lekt no kastes lejā, tas ir tāpat kā viņš dara no koka nolec 6 gados un piezemējas. Un tas pats ir pietupties ar svaru. Tāda ideja, jo tāpat tās abas ir pretestības. Viena pretestība pret gravitāciju, bet pātrinājumu, otra vienkārši es rokās turu svaru. Tā kā zinātne saka, fizioloģiski nav pamata. Vienkārši jāsaprot trenerim, ka sākumā tas ir vairāk kustību apmācība, un viņš skaidrs, ka viņš no neiromuskulārās vienkārši adaptācijas viņš iegūs, viņš būs stiprāks, bet reālais spēka treniņš sākās vēlāk. Tā ir reāla apsmagošana. Vai es viņu apsmagoju, piemēram, 14 gados ar 20 kg vai 30 kg, tā nav liela starpība. Viņam vienkārši jābūt kaut kādai pretestībai, un tā bieži vien var uzlabot arī tehniku. Reāli apsmagošana sāksies, piemēram, tur nezinu, kurš ir nobriedis 14 gados, viņš var 14 gados reāli apsmagoties, bet tie ir rīktīgi spēka treniņi ar lieliem svariem var darboties. Un tiklīdz aktīva augšana ir beigusies. Bet tas nenozīmē, ka aktīvas augšanas brīdī vai pirms tam nevar izpildīt vingrinājums ar svaru, turpat ar tupienus vai tupienu priekšā vai aizmugurē. Tam nav, viss ir tehnikā un emocionāli vienkārši, cik viņš ir gatavs vienkārši tik organizētai aktivitātei. Un tas viss. Bet zinātne saka, 6 gadi droši. Es ceru, ka atbildēju. Paldies! Un tad varbūt vēl viens jautājums ir, tad dikti moderni vai populāri kļūst tātad īsi intervāli augstas intensitātes no visu vingrinājumu, visi tie crossfit un viss pārējais. Kā tu uz viņiem skaties un kā mēs viņus integrējam, arī savā, piemēram, tad viņi kā jau vieglāk iekļaujami programmā, tur viņi aizņem mazāk laika. Jā, kas ir crossfits? Tur ir daudz, piemēram, ar stieni, un līdz ar to ar stieni ir daudz kustības, piemēram, sarežģītas, piemēram, tur raušanas vai vēl kaut kas. Tā ir grūta kustība. Jā, es nedomāju tur par to. Es nedomāju par to tieši kustību izpildu, bet, piemēram, tur, tur visi amrapi, tabatas un visi pārējie, tur ir kaut kādi tie. Es sapratu. Par augstas intensitātes aktivitāti. Jaunieši līdz aktīvās augšanas periodam, un kad aktīva augšana ir un bišķīt paiet pāri kaut kāds, tur pāris mēneši, viņi tad ir reāli spējīgi vienkārši vairāk tolerēt augstas intensitātes slodzi vispār. Meitenēm tas nozīmē ātrāk, 13, 14 gadi, pušiem 14, 15 gadi. Un tad mēs mērķtiecīgi varam darīt augstas intensitātes slodzi. Līdz tam brīdim mēs darām regulāru treniņu, mēs, piemēram, skrienam vēl kaut ko. Ja mēs redzam, ka tas vienkārši jaunietis nogurst, viņš nogurst. Ja mēs viņu dzīsim tālāk, viņš diezko labāks no tā nepaliks. Ja, viņš vienkārši, viņš tur sāk mierīgāk staigāt. Viņš vienkārši dabīgi jūtās, ka viņam vajag atjaunoties, jo viņš īsti netolerē augstas intensitātes slodzi. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz tādu 14, 15 gadi, tur var izmantot dažādas veidas jau metodas, kas ir tā kā uz augstas intensitātes izturības treniņš. Viņš var, piemēram, tur kaut kādā konkrētā laika periodā, piemēram, 40 sekundes strādāt augstā intensitātē, 2 minūtes kaut ko mierīgāk darīt. Bet tas ir tikai tajā vecuma posmā. Ja tādas veida metodas mēs nevaram izmantot ātrāk. Tā iepriekš mums bija šī tāda neorganizētāk jātrenējas. Skaidrs, ka viņam bieži vien tā izskatās, mēs dodam spēli, ķeršanas spēli, kāds kādu noķer. Un bieži vien tā ķeršana ir minūti.
viņš skrien, bet mēs jau varam redzēt, viņš arī pēc tam riktīgi nomirst. Vai tā intensitāte riktīgi krītās uz leju. Nogurums ir liels, intensitāte nokrītās, un pēc tam viņam vajag bišķīt laiku, lai atjaunotos. Labā ziņa ar jauniešiem, viņš netolerētu augsto intensitāti labi, bet viņš ātri atjaunojās no viņas. Pieaugušais, piemēram, vecumā, viņam ir augsta intensitāte, viņš spēja savu muskuļu masu ļoti augstu intensitāti uzdzīt, noturēt, bet viņš tā kā no viena tā intervāla līdz otram bišķi ilgāk vajag atjaunoties. Un tā tas mainās. Un tā kā, ja man jājautā, tā kā man prasa, vai mums vajag, piemēram, Tabatu 12-gadīgiem ar domu attīstīt izturību, nevajag. Nevajag. Vai 14-15-gadīgiem jau? Ok, var iemiksēt treniņu procesā un sākt tādā veidā vienkārši izturību trenēt. Paldies tev! Vēl kāds? Ok, ja nav vairāk jautājumu, teikšu paldies, ka pieslēdzāties, paldies, ka uzdevāt jautājumus. Ļoti ceru, ka darbu, kas ir pieejams, ko jūs varat atrast, jūs man varat rakstīt, jūs tiešām integrēsiet savā procesā. Ceru, ka tie, kas arī noklausīsies pēc tam, arī kaut kādas lietas paņems, ja jums gadījumā rodās kāds jautājums, jūs droši vien varat uzrakstīt, es jums centīšos atbildēt. Okay? Paldies jums un foršu vakaru! Paldies, Ivar! Paldies tev! Paldies!